Pagājušajā nedēļā Sasmakas un Lubezeres ezerā tika ielaisti zivju mazuļi, lai papildinātu zivju resursus un makšķernieki varētu tikt pie labiem lomiem. Jau trešo reizi Valdimārpilī Sasmakas ezerā tiek ielaisti zivju mazuļi, nodrošinot zivju populācijas pieaugumu. Lai zivis varētu ielaist ezerā, Talsu novada pašvaldība iesniedza projektu Valsts zivju fondā par zivju mazuļu resursu papildināšanu. Šis projekts tika atbalstīts, kaut gan atbalstīts tika daļēji. Sasmakas ezerā mēs plānojām ielaist arī zandartu mazuļus. Diemžēl to mums Valsts zivju fonds neatbalstīja. Un šodien notiks līdaku mazuļu ielaišana. Sasmakas ezerā 5000 līdaks un Lubezerā 7000 līdaks. Šie ir vieni no Talsu novada publiskajiem ūdeņiem, kuros atļauj šādas darbības veikt, un līdz ar to mēs cenšamies katru gadu papildināt zivju resursu krājumus, jo šīs ir ļoti populāras makšķerēšanas vietas Talsu novadā. Tādas populāras vietas šīs ir, un daudzi brauc, un visiem gribās tikt pie lomiem un zivis, un mēs savukārt rūpējamies par to, lai viņiem šeit būtu saistoši un interesanti, jo viņi brauc ar visām ģimenēm, un tas ir ieguvums visam novadam. Zivju mazuļi tika vesti no Rūjas zivju audzētavas, lai kontrolētu ielaisto zivju skaitu un zivju stāvokli. To ielaišanas brīdī klāt bija arī valsts vides dienesta pārstāvis un pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis. Tas ir visnotaļ patīkams pasākums, vai ne, jo vairāk zivs, jo makšķerniekiem lielāks prieks. Tā kā katrā gadījumā, ka pašvaldība šādu projektu realizē, tas ir ļoti atbalstām. Un mums, protams, kā pārtikas veterinārā dienesta pārstāvjiem, šajā procesā jāpiedalās. Un mēs pārbaudām, skatāmies, vai ir viss nepieciešamā dokumentācija. Tāpat tās atkal salīdzinām to skaitu, vai tur ir tas atbilstošais, cik ir pašvaldība pieprasījusi, vai ne. Vai nav arī šie te zivtiņas arī nobeigušās pa ceļām, ja kaut kāds zināms procents iespējams būs. Protams, ka viņiem pārvadājot šīs te zivs jābūt skābeklim, vai ne, attiecīgi tanī toverītī un tā tālāk, vai ne. Un tas viss ir jāpaskatās. Projektu 100% finansē Valsts zivju fonds, un šī konkrētā projekta izmaksas ir 3500 eiro. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.